Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa. Jēzus ir mans Dievs 5. nedēļas lasījums. Aug, aug, aug. Ceturtdiena. Pāsudis. Kad daudzās svinību dienas bija pagājušas, ļaudis sāka posties māju. Viņi sapakoja somas, uzkāpa katrs uz sava ēzeļa un atvadījās no skaistās Jeruzālemes. Bija laiks doties ceļā. Ko darīja Jēzus? Izlasi Lūkas 2:43. Un kad svētās dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Marija un Jāzeps bija ceļā uz mājām jau veselu dienu, kad piepeši saprata, ka ir pazudis kāds īpašs cilvēks. Viņi paskatījās pa kreisi, viņi paskatījās pa labi. Kur bija Jēzus? Viņš noteikti nevar būt nekur tālu, Marija un Jāzeps sprieda. Viņš droši vien tikai smeļ ūdeni ēzelim vai rotaļājas ar citiem bērniem. Ceļā uz mājām kopā ar viņiem gāja daudz draugu un radinieku. Jā, viņi nodomāja, Jēzum noteikti ir jābūt pie kāda no viņiem, bet pēc kāda laika Marija un Jāzeps saprata, ka Jēzus nav ar viņiem. Steigšus viņi jautāja saviem draugiem un ģimenei, vai tie ir redzējuši Jēzu, bet cilvēki tikai raustīja plecus. Kādu laiku meklējuši, viņi saprata, ka Jēzus tur nav. Abu sirds sāka satraukti sisties. Viņa bija tik aizņemta, ejot un sarunājoties ar draugiem pa ceļu uz mājām Nācaretē, ka nebija pamanījuši. Jēzus nenāk kopā ar viņiem. Viņš bija jāatrod, turklāt nekavējoties. Pagriezušies atpakaļ uz Jeruzālemi, Marija un Jāzeps steidzās pa ceļu, cik ātri vien varēja. Abi izmisīgi lūdza Dievu, lai viņš pasargā viņu zēnu. Vai Jēzus bija drošībā? Jā, Dievs bija ar viņu. Jēzus bija aizņemts templī, sēžams starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Lūkas 2:46. Mani interesē. Vai tu kādreiz esi apmaldījies? Ko tu darīji? Vai tu kādreiz esi pazaudējis kaut ko dārgu? Kam tu vari lūgt palīdzību, lai to atrastu? Lai skan Lūkas 2:52 dziesmiņa. Vai jau zini to no galvas? Pieņemās gudrībā,
laiks lūgšanai. Paldies, mīļais debes Tēvs, ka Tu vienmēr esi kopā ar mums, ka Tu mūs pasargā un iedrošini, kad esam apjukuši vai apmaldījušies. Paldies, ka Tu palīdz atkal satikt savus mīļos cilvēkus un atrast mīļas lietas, kas ir noklīdušas. Paldies par Tavu gādību. Tavā vārdā par to pateicos. Āmen.